Stāsts iz dzīves par Dievu, Bomzi, tramvaju un mani. Mani un meitiņu, pareizāk sakot. Tāds, cik ātri Dievs uzklausa mūsu lūgšanas. Nu, lūk, kādā jaukā rītā nesen mums ar meitiņu tāds sirdsdarbiņš. Mēs dzīvojam Imantā un vajag tikt līdz Juglai ar tramvaju. Nu, lūk. Iekāpjam tramvajā, kā jau rīts, visiem ir savi darbi. Ja, kādam ir ļoti svarīgs darbs, pudeļu vākšanas darbs, mega svarīgs darbs, pareizi. Un, protams, ka tiem cilvēkiem ir īpašs aromāts. Un, no tā. Bet tas nebija tas trakākais. Es Keitai savai metņai saku, kas tad tā nelāgi? Ož. Izrādījās, ka tur ir vēl viens vīrietis. Arī nevienmēr pudeļu darba vācēji nelāgi, ož arī parasti cilvēki, kas dodās uz darbu, arī laikam ūdens mājās saplīs. Nu, lūk, tad jau ir divi cilvēki. Un ir vecais arī tramvajs. Un mums ir daudz pekeles ar Keitu, un es tā Dievam noteicu. Kaut nebūtu daudz cilvēku, lai varētu mantas salikt tos maisus, lai nebūtu tā kā jāatbrīvo. Nu, lūk. Pudeļu vācējs izkāpa nākamajā pieturā. Un iekāpa cits, bet iekāpa jau trešais līmenis. Nu, iekāpa riktīgs bomzītis, riktīgs. Ar speķainiem matiem, ar pudeli rokās, viss kā vajag. Un apsēžās mums tieši priekšā. Un es tā jau jāliek te priekšā šalli. Jā, kaut kur vēl gaiputneņi pēdējie lido. Un, jā, un tad es tā gribēju no sākuma pat tā kā bišķiņa dusmoties. Es domāju, ak, nē. Es saku, Keitai, jā, nu viņš līdz pašam centram tagad brauks. Līdz centram, līdz Juglai. Jo no Imantas līdz Juglai, nu gabaliņš ir ar tramvaju stundu apmēram. Nu, lūk, un tad man tajā pašā mirklī šī Dieva balss iekšā saka, bet mīļā Kristienīt, kā tu domā, kā es tev šo vietu atbrīvotu? Es nevaru pazudināt savus citus Dieva bērnus. Vai likt viņiem izgaist, jā? Viņiem arī visu jādodās savās gaitās. Nu, lūk. Un tad es tā domāju, cik bieži mēs ar prātu izdomājam vienu, jā, bet tētis vienmēr ir gudrāks, pareizi. Dieva prātu mēs nekad neiztulkosim un nekad neuzzināsim. Un tad es domāju un pasmaidīju, un domāju, tik vien man vajag paciesties kā ar šo aromātu. Un man nevienkārši blakus neviens nesēdēs un manā visā pekelē, bet arī vēl nākamajā solā visi iet ar līkumu. Un man nekas cits neatlika, kā vienkārši smaidīt pār to, cik ātri tiek uzklausītas lūgšanas. Un kad katru reizi es pārliecinos, ka nekad nav tā, kā tu esi iedomājies. Ja? Mēs vienmēr lūdzam ar savu izpratni, ar savu prātu, cilvēcisko prātu. Ja mēs iemācīmies lūgt caur dvēseli, caur sirdi, tad ir savādāk. Bet visbiežākais cilvēkam arī tā kā man šī vēlme bija ātra, kaut te neviens neapsēstos, bet tā riktīgi. Un, jā, un aromāts, kuram patīk sēdēt, jā, bet tajā rītā es vienkārši tas ir sīkums, es domāju. Tas ir sīkums, jo manas lūgšanas ir uzklausītas. Un ja tu tajā mirklī šo lūgšanu tā kā lūgšanas uzklausīšanu nopel un saki, ak, Dievs, kāpēc, jā, bet tu tiec uzklausīts. Un tik brīnumainos veidos. Tā kā tā mīļie Dievs jūs mīl, jūs uzklausa. Un ir tikai jāpasmaida, cik brīnumainos veidos viņš mums palīdz ikdienu, ik mirkli. Galvenais ir uzticēties, paļauties,
tiešām paļauties un vienmēr teikt, Dievs, es zinu, ka tu zini labāk. Un ved un rādi man šo ceļu. Bekā, saulīte arī aust. Vēlēšu visiem jauku, burvīgu dienu. Lūdziet, un jūsu lūgšanas tiks uzklausītas.